Evijas svētdienas koncertā par abām dziesmām dabūja visaugstāko žūrijas novērtējumu, bet nākamā diena sākās ar brāzieniem no pasniedzējiem. Horeogrāfe Inga meitenei pārmeta, ka lielā koncerta mēģinājumā Evija uzvedusies necienīgi. Kad visiem bija jādio un tev palūdz, teiksim, kustēties, tu vienkārši saki, es nevaru. Es svētdien ļoti slikti jutos, jo bija ļoti nosaucies balss un visādi, kad sakrājās ļoti daudz, kas sakrājās un tev vienkārši, un man kaut kā, nezinu, kāpēc baigais bezspēks bija, man bija grūti pat uz otro stāvu uzkāpt, ka man jau... Man neliekas baigi normāli, jo es zinu, kā profesionāli cilvēku skatus strādā, un man tas neliekas attaisnojums, ka tev nav spēka. Es saprotu, ka nevajag tur dzīvību zaudēt vai mākslas vārdā mirt. Tas arī ir, tur ir balansam kaut kādam jābūt. Bet, saproti, es šo te baigi nevarēšu saprast ilgi. Kaut kādu šitādu prīmas attieksmi, jo tu nebija līdz ģībonim. Es zinu, ka cilvēki ar 39 temperatūrām ir dejojuši, kur ir baigās slodze. Mēs dziedājam krāsainos sapņus, ko mēs esam katru mēģinājumu dziedājuši, un es domāju, ka es vienkārši pārāk uztvēru, ka es aizmirstu, ka tā skatu tomēr arī ir liela skatu. Man vajadzēja parādīt, kā es kustēšos arī un kā es uzvedīšos tajā dziesmā, kad būs tiešraide, kad būs koncerts tam līdzīgi. Nu jā, vienkārši es to nedarīju mēģinājumā es vienkārši stāvēju, man bija tāds, es nevaru, bet tā nedrīkst darīt. Tā nedrīkst darīt. Savukārt koncerta laikā, kad žūrija slavēja Circenīša Ziemassvētku veiksmīgo aranžējumu, Evija stāvēja un smaidīja, lai gan izrādās autors ir kāds cits. Mēs paņēmām pamatu no Kārļa Lāča aranžijas, un tas bija pamatu. Un mēs viņu pārveidojām arī vēl citādāku. Mēs neņēmām pilnīgi gatavu aranžiju. Tad es bišķiņ apjuku, jo es nesapratu, kas man ir jādara. Arī skatu, es domāju, man teikt, neteikt. Tu vienkārši smaidi. Tur jau visu runā, tur... Nu, bet tu vari pateikt. Šajos gadījumos ir jāpasaka tā, ja tev tieši, un visi saka aranžiju, un ja tev pat liekas Guntars, es nezinu, kas to aranžiju, tā kā ir sacerējis vai kaut ko, nu nedrīkst tā. Saprot, tās ir autortiesības. Atklāt sakot, šī ir, manuprāt, labākā Circenīša Ziemassvētku versija, kādu es esmu dzirdējis. Es nezinu, kurš tieši aranžēja, bet tā vidus daļa bija ļoti izdevusies. Tad es tā bišķiņa apmulsu. Tas arī ir. Tātad pārēja uz 4/4 arī. Tas muzikālais labi pantā mēs pēdējo salikām arī. Nu, tas vienkārši, un harmoniskais. Neviens tu būtu izdomājis tādām džeza harmonijām? Nē. Tagad es pateikšu vēl piemēru. Mēs aizējām uz svinībām, un man iedeva kaimiņu ģimeni maizi, uzcepuši ar auglīšiem. Un es to maizi, viņi saka, aiznes arī no mums. Un es viņu aiznesu un saku, es viņu izcepu. Vai ne? Un tad visi ēda un, cik garšīgi. Bet es jau neteicu, ka es to izdarīju. Nē, bet tu vienkārši klusēji un smaidīji, un viss. Kā tā, ka viņi pateica par mūziķiem, es tā jāpamāru galku, paldies mūziķiem. Nē, vienkārši tā aizties, ka tava ideja, tā kā Marikam viņa aranžīs. Turpmāk zināšu, ja ņem pamatu no kādas nezināmas aranžīs, tad ir jāpasaka. Jā, ir jāpasaka, no kurienes nāk šī aranžija. Tā, bet tagad es zinu. Un es šādus kļūdus vairs nepieļaušu.